Esiet sveicināti skatītāji, kā arī klausītāji, un jūsu uzmanībai par to, kas ir bijis aktuāls ekonomikā aizvadītajā nedēļā. Akciju tirgi labi iztur ģeopolitiskos satricinājumus un ASV vēlēšanu veidoto nenoteiktību. Nvidia akcijas pirmdien sasniedz jaunu rekordu, kopš tas tika paveikts jūlijā. ASV mikroshēmu ražotāja akcijas pieaug par 2,4%, palielinot tā tirgus kapitalizāciju līdz $3,39 triljonu. Pēc Nvidia un citu lielo tehnoloģiju akciju nesenā vājuma nozare ir atgūsies, ko ietekmējusi Federālo rezerves sistēmas procentu likmju samazināšanas uzsākšanu. IT un sakaru pakalpojumiem bija 2 no S&P 500 sliktākajiem rezultātiem 3. ceturksnī, taču šobrīd šīs nozares ir bijušas 2 no labākajām. IT apakšindeksam pieaugot par vairāk nekā 7%. ASV 10 gadu ienesīgums pēdējā mēneša laikā ir palielinājies par aptuveni 40 bāzes punktiem. Pārsteidzoši spēcīgais darba tirgus un mazākā mērā augstāk nekā gaidīts inflācija visticamāk būs svarīgākais likmju virzītājs spēks. Iespējams savu ieguldījumu veicināja arī fakts, ka Trumps pēc bukmēkeru domām ir pārņēmis vadību ASV vēlēšanās. Nenoteiktība saglabāsies vismaz līdz vēlēšanu iznākumam un iespējams arī ilgāk, jo abas puses izmantos katru iespēju, lai apšaubītu vēlēšanu rezultātu. Tikmēr zelts pirmo reizi pārsniedz $2,700 atzīmi, lai pagarinātu savu rekordlielo kāpumu. No gada sākuma tas ir pieaudzis par 31%, un tas ir labākais gads kopš 1979. gada. Atbilstoši gaidītajam ECB samazināja noguldījumu iespējas likmi par 25 bāzes punktiem līdz 3,25% un atkārtoti uzsvēra, ka politika joprojām būs atkarīga no datiem pēc iepriekšējas saistības attiecībā uz noteiktu likmju kursu. Vēstījums atbildi gaidām. Mēs sagaidām, ka likmes tiks samazināts par 25 bāzes punktiem katrā sanāksmē līdz 25. gada jūnijam, ar iespēju, ka decembrī tas varētu sasniegt pat 50 bāzes punktus. Paziņojumā presē teikts, ka inflācijas samazināšanās process norit labi un atzīti pēdējā laika lejupvērstie pārsteigumi ekonomiskās aktivitātes rādītājos. Pēc ECB datiem ekonomiskā aktivitāte bijusi nedaudz vājāka nekā gaidīts. Rūpnieciskā ražošana ir bijusi nepastāvīgāka, savukārt tādi apsekojumi kā PMI indeks norāda uz ražošanas sektora kritumu. Pakalpojumu sektors ir gausāks un ir labāk noturējies pret lejupslīdi. Darba tirgus ir bijis stabils, taču rādītāji liecina par vājāku darba tirgu. Starptautiskais valūtas fonds uzskata, globālais valstu parāds līdz šā gada beigām pārsniegs $100 triljonus. Fonds norāda, ka valdības parāds turpinājis pieaugt, jo valstis palielina izdevumus, lai stimulētu izaugsmi. Līdz 10 gadus beigām valstu parāds pietuvosies 100% no pasaules IKP. Tiek prognozēts, ka parāds turpinās pieaugt tādās valstīs kā ASV, apvienotajā Karalistē, Brazīlijā, Francijā, Itālijā un Dienvidāfrikā. Valdības izdevumi, lai finansētu pārēju uz vidē nekaitīgāku enerģiju, iedzīvotāju novecošanās un drošības politika palielinās fiskālo spiedienu. Rīcības atlikšana nozīmē, ka problēmas turpinās akumulēties. Fonds aicina uz nodokļu paaugstināšanu vai izdevumu samazināšanu par 3 līdz 4,5% no IKP. Attīstītajām ekonomikām ir jāpārskata izdevumu prioritātes, jāveicina tiesību reformas, jāpalielina ieņēmumu, izmantojot netiešos nodokļus, kur nodokļi ir zemi, un jānovērš neefektīvu nodokļu stimulu. ECB norāda, ka līdz 2070. gadam sasniegt valdības parāda attiecību pret IKP 60% apmērā, valdījumā būtu nekavējoties un pastāvīgi jāpalielina primārā bilance. Tā ir fiskālā bilance, izņemot neto procentu maksājumus par valstu parādu.
Tas ir par 2% no IKP vidēji gadā. Milzīgam gaisa kondicionēšanas izmantošanas pieaugumam nākamajā desmitgadē būs viena no lielākajām un neparedzamākajām ietekmēm uz pasaules elektrotīkliem, paziņoja Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Aģentūra uzskata, ka mājas gaisa kondicionēšanas iekārtām izmantotā jauda palielināsies par vairāk nekā visu pašreizējo tuvo austrumu reģiona elektroenerģijas patēriņu. Gaisa kondicionēšanai līdz 2030. gadam būs nepieciešams papildus 697 terawatstundas elektroenerģijas, kas ir vairāk nekā 3 reizes vairāk nekā papildus pieprasījums no datoru datu centriem. Tikmēr elektriskiem transporta līdzekļiem būs nepieciešami papildus 854 terawatstundas. ASV un Japānā 90% mājasemniecību ir gaisa kondicionētājs, bet Nigērijā tikai 5%, Indonēzijā 15% un Indijā mazāk nekā 20%. Paredzams, ka līdz 2050. gadam enerģijas patēriņš dzīvojamo telpu gaisa kondicionēšanai pieaugs par 280%. Lielākā daļa gaisa kondicionēšanas pieauguma notiks jaunatīstības valstīs. Pieprasījums būs vēl lielāks, ja klimata pārmaiņas radīs biežākus karstuma viļņus. Globālais pieprasījums pēc elektroenerģijas pieaug par 1000 terawatstundu gadā, kas ir līdzvērtīgs tam, ka katru gadu elektroenerģijas patēriņam tiek pievienota vēl viena Japāna. Francija kopā ar 9 citām valstīm, tostarp Austriju un Čehiju, Eiropas Savienības enerģētikas ministru sanāksmē izplatīja dokumentu, kurā aicina Eiropas komisiju pieprasīt Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes piegādātājiem sevi skaidri identificēt. Saskaņā ar Enerģētikas ekonomikas un finanšu analīzes institūta datiem šā gada pirmajā pusē gāzes imports no Krievijas pieaug par 11%. Francija, Spānija un Beļģija veidoja 87% no Eiropas Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes importa. Imports uz Franciju ir vairāk nekā divkaršojies, bet imports uz Beļģiju samazinājies par 16%. Tiklīdz gāze ir importēta Eiropas Savienībā, tās galamērķi ir grūti izsekot, jo tā bieži tiek sajaukta ar gāzi no citiem avotiem. Šos centienus identificēt kavē Ungārija. Pirms 2 nedēļām Budapešta parakstīja vienošanos ar Gazprom par Krievijas gāzes plūsmu turpināšanu pa Turcijas cauruļvadu. Viesuļvētra Miltons privātajam sektoram izmaksās aptuveni $36 miljardus, norāda riska kompānija Karen Clark Company. Prasības tiks celtas par vēja vētras un iekšzemes plūdu radītiem zaudējumiem. Aplēst neietver maksājumus, ko veiks publiskais sektors, izmantojot ASV federālās valdības nacionālo plūdu apdrošināšanas programmu. Aprēķins ir mazāks par agrīnajiem aprēķiniem, taču krietni pārsniedz $6 miljardus, ko izraisīja viesuļvētra Helēna. Moody's paziņoja, ka abu vētru radītie kopēji apdrošinātie zaudējumi sasniegs no 35 līdz 55 miljārdiem dolāru. Satelīta operators ICEYE sacīja, ka sākotnējie attēli liecina, ka Miltonu skarto ēku skaits, kas galvenokārt atrodas Floridas rietumu krastā, varētu pārsniegt 150 000. Nākas secināt, ka klimata pārmaiņas izmaksās arvien vairāk. ASV akumulātoru jaunuzņēmums Liteni ieguldīs vairāk nekā $1 miljardu, lai uzbūvētu pasaulē pirmo liela mēroga rūpnīcu litija sēru akumulātoru ražošanai, kas ir jauna tehnoloģija. Rūpnīca, kas atradīsies Reno Nevadas štatā, uzsāks ražošanu līdz 27. gadam. Mērķis ir komercializēt akumulātors, kas nav balstīts uz grafīti, niķeli, mangānu vai kobaltu. Metāliem, kur piegādes galvenokārt kontrolē Ķīna. Uzņēmums plāno sasniegt 10 gigavatstundu ražošanas apjomu līdz aptuveni 32. gadam. Litena tehnoloģija aizstāja grafīti, kas atrodams litija jonu akumulātoru anodēs ar litija metālu un aizstāja katodē sastopamo niķeli, mangānu, kobaltu un litiju ar sēru. Austrālija plānot aizliegt dinamisko cenu noteikšanu kā reakciju uz fanu dusmām par biļešu cenu kāpumu uz to iecienīto grupu koncertiem. Pretreakcija ir pieaugusi visā pasaulē.
un apvienotās karalistes Oasis fani ir sastapušies ar cenu lēcienu, gaidot tiešsaistes rindā. Austrālijā dažos sporta pasākumos, tostarp šī gada Austrālijas Grand Prix un Austrālijas atklātajā tenisa turnīrā, tika izmantota dinamiska cenu noteikšana. Fani sūdzas, ka biļetes, kas Ticketmaster vietnē tika norādīts kā pieprasītas, tiek pārdotas pat par 6,000 Austrālijas dolāriem, kas ir 4,000 ASV dolāri. Taču fani īpaši sašuta, kad tika pārdotas biļetes uz grupas Green Day koncertu, jo biļetes tika pārdotas vairāk nekā 3 reizes virs nomināla vērtības, kas bija 500 Austrālijas dolāri. Šāds solis tiek pieņemts pirms 25. gadā gaidāmajām vēlēšanām, kuras tiks mērķētas uz dzīves dārdzības apkarošanu. Papildus valdība vēršas pret tā sauktiem abonēšanas slazdiem, kas apzināti mulsina vai attur klientus no pakalpojumu atcelšanas. Nav gan skaidrs, kad un vai aizliegums tiks ieviests. Eiropas rotaļlietu ražotāju asociācija paziņoja, ka 79% no pārbaudītajām rotaļlietām neatbilst Eiropas Savienības drošības standartiem pēc vairāk nekā 100 produktu iegādes 10 tiešsaistes platformās. Ķīnas AliExpress, Temu un Shein, Singapūras Light in the Box, ASV Amazon un Wish, Francijas CD Discount, apvienotās karalistes Frugo, Nīderlandes Bo un Polijas Allegro. Platformas nav atbildīgas par pārdevēju pārdotajām precēm. Ņemiet to vērā un izvērtējiet pirms iegādājoties preces saviem bērniem internetā. Netflix ieņēmumi 3. ceturksnī palielinājās par 15%, sasniedzot 9,8 miljārdus dolāru, kas ir nedaudz vairāk nekā gaidīts. ASV straumēšanas pakalpojums 3 mēnešu laikā pievienoja 5,1 miljonu abonentu, kas lai gan stingrāk paroļu izmantošana ir veicinājusi abonentu skaita pieaugumu, analītiķi izvirza jautājumu par to, kad šī ietekme izzudīs. Abonentu skaita pieaugums ceturksnī pārsniedz gaidīto, taču tas bija ievērojami mazāks nekā tajā pašā ceturksnī pērn. Šim 25. gadam uzņēmums prognozē ieņēmumus no 43 līdz 44 miljārdiem dolāru, kas nozīmē pieaugumu par 11 līdz 13%. Paredzams, ka darbības peļņa būs 28%, salīdzinot ar 27% šogad. Daži no valsts lielākiem investoriem brīdinājuši, ka apvienotās karalistes pensiju fondu piespiešana pirkt Lielbritānijas aktīvus, lai palielinātu iekšzemes ieguldījumus, būtu milzīga kļūda un varētu samazināt izmaksas pensionāriem. Lielākie pensiju fondi ir nobažījušies, ka valdības mērķis palielināt ieguldījumus Lielbritānijas akcijās un infrastruktūrā varētu nozīmēt, ka viņiem būs jāiegādājas zemākas kvalitātes aktīvi par nepievilcīgām cenām. Saskaņā ar New Financial ziņojumu Britu fondi turēja tikai 4,4% no saviem portfeļiem apvienotās karalistes akcijās, salīdzinot ar 10,1% šādu iekšzemes ieguldījumu portfeļu pasaulē, kas ir viena no zemākajām proporcijām jebkurā nozīmīgajā globālajā pensiju tirgu. No otras puses, investīciju palielināšana varētu būt veids, kā piesaistīt uzņēmumus kotēties Londonas fondu biržā un veicināt vietējās investīcijas un izaugsmi.